Čau, mamma. Kas noticis? Viss kārtībā. Es vienkārši uztraucos. Par ko? Par runu. Ei, ko tur baidīties? Tev taču vienmēr tās runas labi sanāk. Pie tam taču divi tā loks stāstīs. Jā, bet... Es neizgulējos un es gan palaidu garām tramvaju. Meitiņ, viss būs labi. Tu vienkārši neesi pārslēgusies no vakardienas. Jā, bet mēs salabām. Jā, bet kāda tu vakar atnāca mājās ar sarkanām acīm? Ota tev izsita no sliedēm ar to neierašanos. Jā. Tā, meit, viss. Tagad par to aizmirsti. Neļauj vakardienai izbojāt šodienu. Labi. Tev viss izdosies. Bet ja man tomēr nesanāks, tu man vēl uzskatīsi par savu meitu. Nē, atstāšu tev uz ielas. Cik mīļi, mamma. Labi, man jāiet. Atā. Atā. Ar vienu vēl būtu austruma vakara vējš un ar vienu vēl milzīgais ledus gabals peldēja tālāk un tālāk jūrā iekšā. Un tikai tad, kad glābšanās vairs nebija iespējama, mums nelēma bija tieši uz Čau! Čau! Piedod, es atbildēšu. Kam tad tu raksti? Martei, mēs rakstamies par alejām. Iedomājies, viņi arī viņas visu laiku klausās, kā es. Vēl, viens. Bet es taču biju pirmā, kas tev viņus parādīja. Jā, bet biļetes koncertu nepirksi. Jā, viens tā uztraucas par to runu. Un beidzot jādabū laba atzīme. Būs labi. Taču. Ja kas vienmēr var arī kaut ko sarunāt. Ja tu man stāvēsi blakus, tad, protams, viss var sarunāt. Labdien! Sveiki! Lūdzu, nāciet! Tu man teici, ka būs jārunā par nāvu sānā. Oi, šīs sajautas, piedod. Es zinu tekstu problēmu. Uzskatu. Paldies! Labi. Jūs meitenes esat gatavas? Jā. Labi. Kuri no jums sāks? Es. Rudolfa Blaumaņa meistarnovelē Purva brīdēs ik pēc katras lapas puses atklājas Edgara narcistiskā daba. Piemēram, kad Kristīna bija sapratusi, ka viņš nekad nemainīsies, viņš atkal devās pie viņas prasīt atgriezties. Par spīti Kristīnas centieniem lūgt Edgaru doties prom, viņa sāk ieklausīties viņa vaimanās. Edgars saka, tu mani centies iegrūst ellē. Šī izsauciena un Kristīnas naivuma dēļ saruna turpinās, un tās laikā upuru loma tiek pārlikta uz Edgaru. Vārds Annijai. Lūdzu. Edgars un Kristīna, viņu attiecības... Es varu izpalīdzēt. Edgars izmanto manipulāciju un sevis attaisnošanu. Piemēram, es prasu un prasu sev, kā tas varēja notikt, un nevaru to izskaidrot. Man ir it kā velns iekšā, kuru nevaru nomākt. Bet tu dusmojies par manu nelaimi. Tu gribi mani par to sodīt tīšā prātā, ne tā kā es. Ejam!
Paldies. Gan jau vēl ļaus pārkārtot, ne? Es varēšu vēlreiz tev norunāt. Jā. Kur mēs tagad ejam? Man vienkārši drīz būs jābrauc. Nezinu. Anī, apsēdies man blakus. Es nevaru nostīties savu labāko draudzeni šādās bēdās. Vienkārši jātiek tam pāri. Tā ir tikai atzīme mīļā. Tu domā, ka es pārdzīvoju par atzīmi? Piedod, bet es vienkārši nesaprotu tev pēdējā laikā. Kāpēc tu neatraksti? Tu mani piečkarēji, runāji. Starp citu, mēs runājām, ka mēs kopā iesim uz kabinetu, un es tevi gaidīju pie skapīšiem. Tu neatnāci. Es gāju uz klasi, un tur bija tu sarakstījies ar Martu. Es tikai tad biju ieradusies. Jā, bet mēs runājām, ka mēs iesim kopā. Jā. Tu teici, ka tu vairs tā nedarīsi. Tas ir slikti. Es vispār nevaru atcerēties neko par tevi pēdējā laikā. Man laikam agrīnā demence. Abus tekstus gan var iemācīties. Sakarā atkal ar mammu sastrīdējos. Ja vispār nav pēdējā laikā miera ar tām nakts maiņām. Tā ir kaut ko lietas labā. Lieto zāles vai kaut ko. Viņam kļauj uz mani. Es domāju, tas ir iemesls, kāpēc tā kā pēdējā laikā tā uzvedos. Tagad tas var slikti ietekmēt. Bet dzīve ir laimes spēle. Visai vienkārši jāsamierinās. Anī, nu kas ir? Kā tu vari nesaprast? Man vienkārši sāp. Sāp tava attieksme pret mani. Kāpēc tu neatraksti? Kāpēc tu neierodies? Lotte, kāpēc tu nepateici, ka mums būs jārunā par citu novēlu? Nu, ok, skaties, tā kā es vakar vienkārši nevarēju ierasties. Man bija šausmīgs nogurums. Tieši torīt mamma traki sabļauza un es biju riktīgi izbesījusies. Es tev šorīt neatrakstīju, jo Marta jau arī pēdējā laikā neiet spīdoši. Tas viņas draugs moka un es nezinu, vai ir tāda atbildības sajūta uzmundrināt viņu, vai tu man to vēlies liekt. Par to noveli, jā, man vajadzēja tev pateikt, ka skolotāji nomenīja, kad nebija skolā, bet man vispār nebija laika par to iedomāties un tu tā kā vienmēr viss tiec galā. Zini, es tieši nesen domāju un sapratu, ka mums ir diezgan atšķirīgas ģimenes. Un es pieļauju, ka tas ir iemesls, kāpēc mums reizēm tik grūti saprast vienai otru. Tu esi radusi, ka vienmēr par tevi kāds parūpēsies. Cilvēki vienam netiek dot iespēju izvēlēties savus vecākus. Tu dusmojies par manu nelaimi. Piedod. Viss tik labi. Cerība mirst pēdējā un tad tu pats.
Labi, Soļi. Pēc 15 minūtēm autobus. Cikos tev tramvajs tev pavadīšu? Viņi jau visu laiku iet. Ejam. Ejam. Šādu smuku skuķi nevar laist vienu pašu. Tev jau drīz jāiet, ja? Jā. Oh, God.